Hei! Sveicināti atpakaļ Blakus mākoņos epizodē. Un šajā epizodē mēs parunāsim par digitāliem rīkiem un informācijas meklēšanu. Tas drusku sasaistās ar iepriekšējo epizodi par mākslīgā intelekta izmantošanu, jo, protams, mākslīgais intelekts ir arī viens no digitālajiem rīkiem. Un jā, mēs parunāsim par mūsu personīgo pieredzi, varbūt par kaut ko mēs esam dzirdējuši un tā tālāk. Jā, es domāju, mēs varam sākt ar definīciju, kas ir digitālie rīki. Vienkārši tā, lai mēs vispār, tātad tas, ko es atradu ar ChatGPT palīdzību, ir lietotnes un programmas, kas palīdz efektīvāk mācīties, strādāt, komunicēt, organizēt informāciju un padara ikdienu efektīvāku. Tātad, jā, īsāk sakot, man liekas, praktiski viss, kas ir telefonā, izņemot spēlītes, godīgi sakot. Jā. Nē, spēlītes arī varētu būt. Ja ļoti grib, tad visu var. Man īstenībā nav baigi daudz digitālo rīku. Es teiktu, ka esmu tāda basic persona. Es salīdzinoši regulāri Canvu izmantoju, jo no skolas projektiem, un tur tiešām ļoti viegli visu izdarīt. Un it īpaši mums skolā katram ir tas premium konts. Tā kā viņi kādu licenci nopirka un mums visiem ir premium visiem Canva. Visiem, jā. Wow. Tas ir actually Tas ir ļoti nice. Man ļoti patīk. Es viņu izmantoju un abuzoju un tā tālāk. Es arī tā darītu. Tāpēc tas ir ļoti izdevīgi, man liekas. Gan prezentācijas veidot, gan tu vispār visu var darīt. Tiešām tā kā visu. Tur, man liekas, pat video var montēt. Var, Tur ir var. viss. Genuinely visu. Un tad pārējie laikam, ko es varētu pateikt, ir vairāk tā kā aktuāli būtu kādam, kas raksta ZPD vai varbūt kādu kursu darbu. Protams, es domāju, ka visi zina par Google Scholar. Tur ļoti labi. Man ļoti patīk atrast tur Es biju rakstus. dzirdējis, bet kas tur actually ir? Tas ir tā kā, principā, kā Google izskatās, bet viņš vienkārši tev met tā kā genuine rakstus. Tā kā tev nav kaut kādi sketchy saiti, tev vienkārši raksti metās ārā. Ko tu actually var citēt. Un, kā piggybacking off of that, man ir divas lietas, par ko es gribētu pastāstīt. Par vienu lietu es laikam nedrīkst stāstīt, tāpēc es pateikšu, ka jūs tā kā labāk nedariet. Tā vienkārši ziniet, ka tāda mājaslapa actually eksistē. Un, ja jūs kaut kad viņu atrodiet, tad varbūt neklikojat viņu. Ir tāds Sci-Hub, kas dara ļoti sliktu lietu. Ja ir kāds raksts, kas ir par maksu un viņi nedrīkst lasīt, tad vienkārši nokopē DOI, to, vai nosaukumu nokopē, vai to specifisko linku, iemet tur iekšā, un tad tev ir atvērts raksts, un tu vari viņu lasīt visu bez maksas. Tāpēc, jā, es tā stāstu, lai jūs tā nekad nedarat, bet nākamais, kas gan es iedrošinātu izmantot, ir Zotero. Tas ir ļoti labs, tā kā es genuinely nevaru vairāk, pirmkārt, main thing, ko viņš dara, ir veido atsauces. Bet tu tos rakstus, tā kā tu, piemēram, pievieno Google Chrome to extension, un tad tu vienkārši atrodi to rakstu, uzreiz uzspied uz to ikoniņu, viņš tev saglabā, viņš uzreiz tā kā redz autoru, visu, ko vajag zināt atsaucēji, uzreiz saglabā, tu vari no Zotero atvērt pašu to rakstu, tu vari iekšā tur vai notes taisīt, vai kaut ko highlightot, un tev pēc tam parādās tā kā blakus, tu vari uzspiest tā kā uz visām vietām, kur tu esi highlightojis. Un tad uzreiz vienkārši Wordā vai arī Google Docos tā kā pievienojot to Zotero, vienkārši uzspied pievienot citation, atrod, kā viņš tev izmet lodziņu, kur tu uzspied, kuru no visiem tiem rakstiem tev vajag, viņš automātiski pievieno un ir izvēle. Tu vari pat latviešu valodā viņš liek, un pareizi raksta arī visam. Tu vari izvēlēties jebkādu stilu, kādu tev vajag. Kā apatos, Chicago, tā tālāk. Tā kā genuinely tas ir viens no labākajiem digitālajiem rīkiem, ko es jebkad izmantojis. Jo tur arī man patīk, ka var ļoti forši visu organizēt. Tu tā kā 100 rakstus vienkārši organizē, un tev nevajag, Excelī tur likt linkus. Jā. Tev ir tā kā jau gatavs atsauces, tev pilnībā nekas nav jādara. Viņš arī pēc tam tev izveido pats bibliogrāfiju. Tas arī nav jāatškrēs vispār. Ļoti labs, ļoti iesaku, ja kādam ir ZPD vai kaut kas tam līdzīgs. Man tiešām tas būtu ļoti noderējis pirms gada vai 2 lūdzu, bet es nebiju dzirdējis par šo. Īstenībā, es atceros, ka es par viņu biju dzirdējis, tā, ka es rakstīju savu ZPD, bet
man nesanāca viņu palaist, un tad beigās es aizgāju uz to site test for me, un es to lietoju, un Selpunēm universitātē viņu lietoju. Bet viņi dara tieši plus mīnus to pašu. Vienkārši es zinu, ka tā kā Zotero ir daudz ātrāk un vieglāk lietot, jo viņš izreiz tā kā no Chroma tev saglabā. Tajā site test for me, tev ir tā kā jāieliek tās mājaslapas website codes un tā tālāk. Bet tas ir reāli nice, tā kā cik ļoti tas atvieglo. Jā. Un to visu procesu. Iedomājies rakstīt katru atsauci ar roku. Tas ir, un kāds actually tā dara? Es tā darīju. Ak, Dievs! No. Bet, ko es vēl pateikt? Par Zotero, kāpēc viņš varētu neiet, ir jāielādē gan viņu aplikācija, vai arī tad ir tā kā jāsavieno tas extension ar viņu online bibliotēku, bet tad ir daudz grūtāk to darīt, vienkārši vieglāk ielādē aplikāciju, ielādē Google Chrome extension, viņu savienojas savā starpā un automātiski viss iet. Ko es vēl pateikt vēl? Tas, ka, ja netīšām sanāca izmantot to SciHub, tu vari uzreiz to rakstu saglabāt PDF netīšām, sanāk dažiem. Un vienkārši ieliekot failu, tam tajā PDF failu, viņš 10 sekundes pagriežas, un viņš arī pašam failam tā kā visu tā kā atrod nosaukumu, tev nevajag neko manuāli darīt, neko pilnībā. Tā kā, jā, tas man nenormāli patīk. Tas īstenībā ļoti labi, bet, zin kā, tas īstenībā izklausās daudz vienkāršāk nekā es to arī tagad pagaidām daru. Es jau, man liekas, esmu tehnoloģiski advancēta. Bet jā, es zinu, ka dažs labs prasa čatam rakstīt atsaucas, kas man liekas ļoti bold choice, jo viņš šad tad atstāja uzrakstītu tā kā ChatGPT stūrī, un man tāds tā kā, come on, tā kā čatiņi. Man liekas, viņš atsaucas baiglam nemāk rakstīt, bet tas Zotero, es zinu, ka daudz pa viņu runā, un viņš tiešām tā kā ir visērtākais veids, kā viņu strādāt, ja tu māki viņu palaist. Un tas tā kā ir tas galvenais faktors. Un tu izskatās, ka izkrekojusi to kodu, kā to vispār var izdarīt. Tas tiešām nav grūti. Es no sākuma arī tā kā big confused, bet man šito ieteica mana konsultante. Es jau pirms tam zināju par tādu eksistenci, tā kā īsti neinteresējos, man nebija vajadzības. Bet tad, kad sāk rakstīt CPD, man uzreiz kā konsultanti kā pirmajā dienā pateica, kā ielādē šito un viss. Un paldies Dievam, viņa man to pateica. Man kaut kas tur, es no sākuma arī vienkārši ielādēju to Chrome extension un man kaut kas nesanāca. Bet viņa pateica vienkārši, ka vajag ielādēt gan aplikāciju uz datoru, gan Chrome extension un viss. Tas ir viss, kas ir jāizdara. Un tad ar laika gaitā uzsit roku, atrod vēl izdevīgākus veidus, kā var visu saglabāt, bet arī no paša sākuma ir ļoti viegli visu darīt. Tur nav nekādas liekvārdības, nav nekā lieka. Man ļoti patīk. Tas izklausās helpful. Jā, tas izklausās tā kā ļoti efektīvi. Man atkal, kas arī skaitās it kā digitālais rīks, bez kura es vairs nevaru dzīvot, ir Notion. Es un Notion vienkārši tas tā kā tik ērti, tu vari tik ļoti pielāgot, vai arī tu vari atrast internetā, arī Pinterestā vienkārši to veidni / templētu, kas tev patīk, un tu viņu izmanto. Un es nezinu, man Notions liekas tā kā, es viņā gan gatavoju tā kā konspektus, jo tur ir tā opcija, ka tu tā kā uzraksti jautājumu, pēc tam apakšā atbildi, un tu vari noslēpt atbildi, kas ir tā kā ļoti ērti. Es nezinu, Notions vispār kopumā, man liekas, ir tāds tā kā foršs plānotājs. Jā, es esmu par viņu dzirdējis, mums pēc skolā 10. klasē, kad vēl bija informātika, mums bija nenormāli foršs skolotājs, viņš mums mācīja, kā strādāt ar Notion. Tas būtu noderīgi. Jā, man viņš patika tādā veidā, kā tu saki, ka nenormāli var personalizēt, tas kā genuinely blank canvas, un tu vari jebko, ko tu vēlēs izdarīt. Bet man vienkārši, es nevaru saņemties normāli sataisīt kaut ko man vajag. Tā kā es vienkārši nesanāk to sataisīt. Un tas, laikam, tas grūtākais problēma, ja es vienkārši saņemu to sataisīt, tad man ļoti noderētu. Bet, cerams, kaut kad nākotnē. Bet tad, kad es atceros, kad es sāku ar TikToku mazliet ņemties sākotnēji, es biju izveidojis arī tā kā Notion visu to templētu. Es tur tik diži nezināju, kā jebko taisīt, darīt. Man bija diezgan primitīvs, bet man bija tur savas nodaļas, kaut kāda satura, idejas, kalendārs, kad man kas jāpausto. Un tas actually ļoti palīdzēja kīpoties tā kā up with things, ievērot grafiku. Bet es nezinu, es esmu vairākas reizes mēģinājis kaut kādu dienas grāmatu, kaut kādu kaut ko tam līdzīgu. Man tā ir fāze, es to daru,
un tad man tā kā es vienu dienu neizdaru, un tad man atkal aiziet tā, es varu iztikt bez šī, un tas nepaliek par habit. Tā varētu būt. Tur tas ar to Notion ir tas, ka tev tā kā ir tā kā jāgrib viņā rakstīt. Nu, man, piemēram, šis ir tas, kuras izmantoju vairāk ikdienā. Man te vienkārši ir tāds checklistiņš, tad es tā kā te izveidoju tādas lapas, kuras salieku random tā kā pierakstu, lai man nepazūd. Nu, piemēram, tur kaut kāds dažs atslēgas vārdi. Man katram priekšmetam ir tāds. Šito template es atradu, ka es, man liekas, biju 11. klasē, un jau man sēko līdz šajienai. Un otra lieta, ko es esmu sākusi darīt, kas arī skaitās kā digitālais rīks, ir planšetē atrast Pinterestā kaut kādu tā kā kalendāru template un vienkārši ar roku sarakstīt. Un tā, kad tu raksti ar roku, tu tā kā labāk atceries, ko tu vispār esi rakstījis. Nu, jā, tā kā, es nezinu, pagājušam gadam bija smukāki tie kalendāru template, bet, nu, kādi ir, tādi ir. Bet vienkārši tā kā tas fakts, ka tu tā kā pārskati savu grafiku visu laiku, un tev ir tā kā viegli arī saprast, jo es nezinu, grūtākais vienkārši ir iemācīties orientēties savā laikā. Es nezinu, kā to definēt, bet tā ir noteikta māksla spēt saplānot visu savu laiku tā, lai tu neko nekavē, un tu visu vari izdarīt. Es gribu pateikt par savu. Es nav tā, ka es ļoti bieži izmantoju, bet ir ļoti noderīgi, mazliet atkal pieskaršos AI. Gemini ir tādā tā kā apakšējai, es nezinu, kā nosaukt, Notebook LM. Tu viņam, tev ir piemēram kaut kāds mājas darbs, un tev ir iedoti kaut kādi 3 dokumenti, kur ir aprakstīta visa informācija dotā, un tev ir, nezinu, kaut kas no tās informācijas jādara. Tu tajā Notebook LM, tu ieliec viņam visu doto informāciju, un viņš izlasa tos dokumentus, un neko citu tā kā neņem vērā. Viņš neskatās neko internetā, viņš ņem tikai informāciju, to, kas ir tajos dokumentos. Un tu viņam paprasi, piemēram, nezinu, uzraksti definīciju šiem vārdiem, un viņš tikai no tās informācijas, kas ir dota jau tajos dokumentos, uzraksta to definīciju. Tā kā tas, man liekas, ir ļoti labi. Jā, ja tev ir kaut kādi tādi mājas darbi, un nezinu, tas dokuments varbūt tev ir kaut kādā nepazīstamā valodā, ka tu pats neizproti. Un tas vienkārši palīdz ātrāk arī saprast to dokumentu domu, jo tu vari paprasīt, lai viņš uztaisītu kopsavilkumu, un tu esi pārliecināts, ka viņš neizvilks neko no pakaļas. Tas ir ļoti labs rīks, izklausās. Varbūt tu mani influencos un sākšu izmantot regulārāk. Jā, tas ir tik tā kā problēma atrisinoši. Es zinu, ka čatiņam es rakstīju vienreiz tā kā eksāmena biļetē atbildes, un paprasīju, lai viņš man tā kā saraksta viņas koncentrēti. Pirmās 3 bija pareizi, un es tā kā ātri uzķēru, un tad es lasu, ka tas tā kā tā biļete, ko viņš ir uzrakstījis, viņa neeksistē. Jā. Tas vienkārši kaut kāds randoms, un tev ir tāds tā kā, ja es nedomātu līdzi, es tā kā varētu visus tos 30 jautājumus tā izlasīt, un man būtu tāds, jā, tas noteikti ir, un aiziet nākamajā dienā uz eksāmenu ar tādu, wow, kas tur notiek. Tā kā es šito te pierakstīšu, un šito izmantošu. Ja tā ir, viņi bieži vien, tu viņam paprasi konkrētu jautājumu no konkrētas vietas, bet viņš pats izdomā kaut ko jaunu, vienkārši melo tev sejā. Jā. Bet no tādiem rīkiem, es nezinu, man ir noteikti, ka ir vēl kaut kas, bet tā nav tā, ka nāk uzreiz prātā. Es teiktu ļoti populārs Google ekosistēma, a.k.a. Google Docs, Google Slides, Google Sheets. Es dievinu, man Excelis datorā ir jau norūsējis, es viņu vispār neatveru praktiski 3 gadus, man liekas. Es nezinu, tā kā man ļoti, ļoti patīk, kad tu vari pildīt to no jebkurienes. Tu vari, piemēram, man tur, es zinu, ka mums universitātē vienkārši paņem tā kā datoru, un es nevienmēr ņemu līdzi sev datoru. Un tad es arī vienkārši paņemu tur tajā datorā un sāku rakstīt dokos, jo man viss ir internetā, man nevajag manu datoru, kas ir tik ļoti ērti. Es zinu, ka daudzi vēl mēģina tā kā pieturēties pie Microsofta, jo tas ir kā esot ātrāk un vienkāršāk, bet man gan tā neliekas. Man tagad, mums arī skolā ir tā Microsoft licence visiem. Tāpēc šobrīd gan es izmantoju, man liekas, visu Microsoft. Dažreiz Google Slides gan man labāk patīk nekā PowerPoints, bet Words un Excel es nezinu, ko es darīšu, kad man beigsies šitā licence. Jo, man kā tīri labi iet arī Google Docos un tie Google Sheets, bet es nezinu, kaut kas viņiem nav, kaut kas drusku man pietrūkst. Varbūt tas, ka tas ir online. Tas ir ļoti labi, ja ir kaut kādi grupu darbi, tu uzreiz vari. Tas gan. Tajos vienmēr mēs izmantojam tos, bet Wordā arī tā var vispār.
Yeah? Jā. Ja viņš Nice. tā kā saglabāts cloudā, tad var. Es actually nezināju to. Bet, nē, ja prezentācijas mēs vienmēr tagad esam Canvā. Excelis man nepatīk tas Word Excelis. Es nezinu, tur ir bišķiņ citādāk viss, un tas man čakarē smadzeni, jo es esmu mācījies tomēr Excelī, un tur es labāk pārzinu. Bet tos docs, Google Docs, tos es diezgan bieži izmantoju. Mums tagad daudz projektu skolā, kur vajag vairākiem cilvēkiem pieslēgties reizē, un nezinu, es mācījos, ja ir grupu darbi, tad mēs parasti tur pieslēdzamies, nevis Nu, tur, jā, man liekas, Wordā drusku grūtāk tā kā to visu šērot un tā tālāk, un dažreiz sanāk kaut kas ne tā. Bet, ir teorētiski, tur arī var. Bet, jā, es nezinu, man tā kā nav nekā arī konkrēta, kāpēc man tieši patīk Microsoft Word un Excel labāk nekā Google versija. Kaut kas vienkārši nav. Es agrāk lietoju to Google kalendāru, tā kā reliģiski. Un tagad es pārgāju uz Apple kalendāru, kas priekš manīm ir diezgan liels izmaiņas, jo es teiktu, ka Google kalendārs ir labāk tā kā personalizējams, bet Apple kalendārs ir gludāks. Mums, piemēram, ir tāda opcija, ka mūsu universitātes grafiku tu vari tā kā subscribot, un tev visas aktuālās izmaiņas būs tavā Apple kalendārā. Un es tā kā redzu visas lekcijas, kas ir atceltas, kas ir atjaunotas, kas ir nereāli forši. To nav visu laiku jāiet iekšā tā kā Luisā un jāskatās. Bet Google arī to it kā var izdarīt. Bet es nezinu, kaut kā man laikam iepatikās tas minimālisms. Jā, es es laikam izmantoju. piekritīšu. Es iepriekš izmantoju Apple kalendāru. Tad tagad es pašlaik izmantoju Time3. Tas, es nezinu, varbūt jūs zināt, bet nē. Man agrāk viņš bija. Jā, jo mēs izvedījām ar draugiem no sākuma. Tā kā vienkārši, lai mēs zinām, kad otram ir plāni. Tagad, man liekas, es vienīgais viņu joprojām izmantoju. Bet es visus jau biju tā kā pārnesis uz turieni. Es negribēju mainīt atpakaļ. Un man labāk patika, kā viņiem izstāstīja widgeti. Tā kā, uz home screena. Man liekas, viņi pārskatāmāki nekā Apple kalendāra widgeti. Tāpēc es vienkārši paturēju tur visu. Bet, man liekas, baigās atšķirības tur nav starp Apple kalendāru un Time3. Man liekas, ka tā kā Apple kalendāram ir tas, ka man besīk, ka tu īsti nevar mainīt krāsas, ja tu gribi, lai tev paliek tas kalendārs iCloudā. Jo es tagad esmu atklājusi iCloud. Tā kā es nezinu, man cik lietojas Apple produkts, man nekad nav bijis iCloud. Un tagad, kad kaut kādu pusgadu atpakaļ es nopirku iCloud, tikai tāpēc, ka man ļoti, ļoti vajadzēja. Un man tā patīk. Labi, 9,99 ir reāla apzakšana. Manuprāt, tas ir insane price. Tāpēc, kad mēs ar māsu tā kā šērojam, un sanāk tā kā ir izdevīgāk to tur ņemt. Bet vienkārši fakts kā tāds, tā kā, tas stili ir daudz par 1 terabaitu, izklausās overpriced. Bet tā kā man tik ļoti patīk, ka visi mani pieraksti, visi mans kalendārs ir tā kā gan telefonā, gan datorā, gan planšetē, tā kā es visu varu atvērt visur, un tas ir tik ērti. Jo agrāk es to darīju ar Google kalendāru, tāpēc man viņš arī bija, ka viņš arī tā kā ir visur. Jā. Un tādā ziņā. Es esmu pateicis, ka tas iCloud nav tik dārgs. Viņi varētu uzskrāvēt cenas, man liekas, vēl vairāk. Jo man ir, es maksāju kaut 2 mēnesī par tiem, nezinu, cik man tur ir 200 gigabaitiem. Jā, un vēl, zinājiet, Spotify skaitās kā digitālais rīks. Wow. Tie ir teorētiski. Īstenībā es darīšu ļoti kontroversālu lietu. Es atteikšos no Spotify. Man ir apnikuši tie cenu kāpumi. Bet viņiem tik bieži, man liekas, es nezinu, tagad atnāca atkal februārī, ka kāpa cenas. Tikko, man liekas, jau kāpa iepriekš. Es tā kā... Nē, man ir triggero, es, kad es pieslēdzos, kas bija sanāk, pirmais kurs bija, cik, labi, tagad man ir otrais kurs, bet, tīri tērēts, mēs esam pusceļā, jā. Pirmajā kursā man studentu Spotify maksāja vai 3,49, vai 4,49. Jā. Tagad man maksā 6,49, un kad es ieraudzīju to tā kā cenas izmaiņu, man bija tāds, nē, es jau maksāju par YouTube premiumu, bet tas ir tāpēc, ka man šausmīgi patīk izmantot tos Pomodoro timerus. Un tā, kad tu mācies, un tu esi tā kā locked in, tev tā izsit no sledēm, ka tu tur sāks kaut random reklāma pa vidu. Es nevaru pēc tam savākties kādu brīdi. Un tad es nopirku to YouTube premium. Bet tā kā Spotify maksāja tos 3,49, man nebija žēl atstāt viņus abus divus vienlaicīgi, jo YouTube mūzika ir nereāli nērti lietot, vismaz manuprāt. Tur tos playlists es nemāku īsti tur salikt, tur tos cues arī nemāku. Un tā kaut kā man bija abi divi. Un tagad šomēnes es tā kārtīgi paskatījos. Un es sareikināju tā kā, ar visiem maniem subscriptions, ka tā kā, es to Spotify vienkārši metīšu nost, jo ir pa daudz. Tā ir. Viņi reāli dubultoja basically cenu pēdējo gada, 2 gadu laikā točina. Man ir duo ar manu pamāsu. Un tagad arī, man liekas, mēs tagad maksājām 12, un man liekas kāpj uz
Vai nu 16, vai nu 18. Bet agrāk bija 9. Par to. Jā. Es zinu, ja iepriekš bija basically 10, tad pakāpās uz 12, un tagad būs 16 vai 18. Damn. Jā. Cancel Spotify. Tas ir tik stulbi, jo viņi galvenais nemaksā jau baigi daudz saviem artistiem. Baigā jēga viņiem tā kā ņemt vairāk. Bet Jūs grīdī. Viņi neko īsti jaunu tev nepiedāvā. Tas lossless, man tas baigi neko nemaina. I'm sorry, tā kā varbūt es neesmu tik dziļi mūzikā. Man patīk, ka mūzika labi skan, jā, bet es ar to lossless nejūtu tādu atšķirību, lai man tā kā viņi paceltu cenu pa 3 eiro dārgāk. Tā kā, lai arī tas liekas kind of netik traki, bet tā, kad tu sarēķini, cik tas ir gadā, tas ir diezgan liels izmaiņas īstenībā tajā kopējā, ko tu maksā. Un plus tā kā visam tagad ir subscriptions. Praktiski visam, ko var iedomāties. Arī Netflix, viņš arī visu laiku ceļ cenas. Man Netflix ir ģimenē no 2014. gada, mēs pačikojam, un tā cena ir tā kā arī ļoti kāpusi. Mums arī ir tas TET+, vienkārši, lai būtu mājās tā kā televīzija. Un kas tas ir, ka tev ir jāabonē filma? Tu jau maksā par TET+, un tev ir jāmaksā filmas noma. Tas pats arī GO3. Tā kā tas ir tāds scam, tu jau maksā, what do you mean? Vienkārši vajag nav tie bundles. Tā kā kaut kādi. Vispār par digitāliem rīkiem. Es atkal tā kā pateikšu viņos, to jūs nedarat. Jo tās lietas īstenībā nedrīkst darīt. Un, bet, ziniet, kā paslīt pirkstiņš. Ir tāda lietotne Streamio. Tur var, vai nevar, nezinu, torrentēt bezmaksas filmas, seriālus tā tālāk. Viņš tā kā ģeņi ir kā, viņš nav tā kā saita ar reklāmām. Viņš ir vispār tas oriģināli, tu viņu ielādē, tev nekā tur nav. Tā ir vienkārši kā platforma, kur pieliekot kādus add-ons, tu varētu dabūt tur to filmas un tā tālāk. Tur nav vispār reklāmas, tur tā kā, legit saita. Un tad vienkārši pie add-ons tu var pielikt vienu, man liekas, ar vienu pat pietiek Torrentio, un viss tev ir tā kā viss, kas tur nepieciešams. Vai arī var Redditā pasēdēt, visi, ir daudz iesaka dažādas add-ons, bet, zini, kā basic cilvēkam pietiek ar to vienu, un tur ir viss, ko vajag. Mēs šo neiesakam, šādi nedrīkst darīt. Šis ir antikiberdrošība. Tas ir, lai jūs tā nedarītu. Mēs vienkārši to sakam, lai jūs neatkārtot. Kā tur bija piratizācija? Nē. Man liekas, ka Piratizēšana, jā. Un ko viņš tā arī ir zakšana. Tāpēc lūdzu nekad tā apzinīgi nedariet. Jā, īstenībā es nezinu, vai tas skaitās kā digitālais rīks. Maybe kind of, bet es salūzu un es nopirku sev uz dzimšanas dienu to smart ring. To Aura ring? Man nav Aura, man ir Ultra Humans, jo viņam nav tā kā subscriptions. Jā. Un tas ir tā kā interesantākais digitālais rīks, man liekas, ko es jau kādā esmu nopirkusi. Tādā ziņā. Ko viņš soļus skaita? Vai ko viņš dara? Viņš tik daudz īstenībā interesants lietas par maniem ir pastāstījis. Viņš rēķina tavu ķermeņa temperatūru un, piemēram, 2 nedēļas apakaļ vai nedēļa apakaļ, ka man bija tās iesnas, man uz telefona atnāk paziņojums, jums ir drudzis, tā kā jums vajadzētu tā kā dzert medikamentus, un es pat pati nebiju nočikojis, ka man ir temperatūra, kas bija ļoti fun. Viņš man pasaka, līdz cikiem es drīkstu dzert kofeīnu, lai es varētu izgulēties. Tā kā tev ir vesels grafiks, un viņš to rēķina balstoties uz tavu miegu, cik dzīves viņš tev ir bijis un tā. Un viņam arī ir tāda tā kā interesanta lietiņa, kas ir tā kā smadzeņu efektivitātes skala. Un viņš tā kā aprēķinot miegu, cik iepriekšējā dienā tu esi bijis aktīvs un vēl kaut ko, vai arī cik daudz tev bija stress, cik aktīvas tavs smadzenes tā kā varētu būt šodien un cik daudz informāciju tu varētu absorbēt, kas īstenībā, kad skatos tiem cipariem, ir kaut kāda korelācija, jo tagad ir sliktāks miegs, viņš tā kā rāda arī, labi, loģiski zemāku to skalu, bet tu jūti to atšķirību. Viņam arī ir tāda opcija, ko es vairs neizmantoju, bet sākumā es mēģināju, ka viņam ir tas modinātājs, kas tevi modina, tu izliec tā kā 30 minūšu intervālu, un viņš tev pamodināsies 30 minūtēs, posmā, ka tev ir visvieglākais miegs, lai tu vari pēc iespējas vieglāk pamosties. Cik tāds maksāja? Man tur bija beigās čakars ar viņu dabūt, jo es viņu pirku caur Latvijas internetu veikalu, bet man liekas, kopā man sanāca 370 vai 380 eiro. Es jau sen zināju, ka es viņu gribu, tāpēc es tā kā viņam sāku krāt naudu jau kādu laiku atpakaļ. Un tad tā kā man pienāca dzimšanas diena, un tad man vecāki arī palīdzēja, un tad man sanāca tāda riktīgi forša sev dāvana. Un jā, es teiktu, tev nevajag pulksteni, bet tev tā kā
tajā pašā laikā tu nezini, ko tu esi darījis pa dienu, līdz tā kā pats apzināti nepaskaties. Un varbūt tu arī nemaz nezināju, ka es vienkārši necenšoties tāpat salasu tā kā 10K soļus. Man vienmēr likās, tā kā pie tā ir kaut kā jāpiedomā, bet tu vienkārši neko tā kā ikdienas gaitās, vienkārši skaties tāds, ups, tā kā, wow. Tā kā, zinu, jo visiem tāds, nu jā, tu tā kā jādomā līdz, man tāds, nē. Un kas vēl tur bija interesants? Es nezinu, vai šis, ok. Tur ir tāda opcija, kad, kā bija, es aizmirsu, never mind. Tur ir tā kā opcija ar to, ka var savienot, ja es pareizi atceros, ar tādu aplikāciju, kas it kā balstoties uz tavu ķermeņa temperatūru. Es nezinu, vai tas strādā, jūs neesmu mēģinājis, ķipā strādā kā... Tur bija kaut kāda feature, es aizmirsu, bet es to lasīju. Jā, es tikai tās virspusējas lietas esmu pētījusi, bet, kind of fun digitālais rīks. Vai es tādu pirktu vēlreiz? Probably, jā. Man labāk patīk nekā pulkstenis, jo viņš nenovērš uzmanību tik daudz. Es tieši to gribēju teikt, man liekas, ka jā, es negribētu, man liekas, pulksteni, jo man liekas, tas ir tā kā, tev visu laiku distrakto, tev atnāk notifications, tev ir tas uz rokas, un tu uzreiz to jūti, man liekas, tas vienkārši ir pārāk uzkrītoši. Tas nenāk par labu. Bet gredzens, man liekas, ir tāds labs vidusceļš, ka tu, viņš tev baigi netraucē, bet tu tomēr uzzini kaut kādas lietas par savu dienu. Jā, man liekas, tā kā forši vispār kopumā sekot, jo tas fakts, ka viņš tā kā pateica, ka man būs temperatūra, pirms es pati to nočikoju, ir diezgan forši, ka viņš man pabrīdināja. Man arī šeit tad atnāk īziņa, tā kā jūs gulējat par mazu, lūdzu ieķiriet napiņu, jo jūsu imūnā sistēma ir pavaināta. Man tāds tā kā, paldies. Un viņš arī rēķina tos tavus napiņus klāt un tā, jo es nezinu, man liekas, ka gradzens, es nezinu, man nepatīk, kā izskatās smart pulksteņi. Vispār vizuāli. Man pašai ir Apple Watch arī, bet tā kā es viņu nenēsāju tik bieži, bet vienkārši tas gredzens tā kā aizvietoja viņu īsti, jo man tas Apple Watch ir tāds ancient, bet man vienkārši patika tas fakts, tā kā, ja man nav pa telefons par rokai, tas vienkārši tā kā var pulksteni atbildēt, bet gredzens ir daudz, viņš atņem to opciju, saņem tās ziņas, bet tev tā kā atkal mazāk ir vajadzība pēc tā telefona. Īstenībā, ja tā padomā, mēs patiesībā nodarbojamies ar brīvprātīgo darbu jau 3 gadus. Tā var teikt, jā. Klausies, viss mans CV būs pilns. Viss. Man patīk, ko tik nevar ierakstīt CV pie pieredzes. Jā. Katru sīkumiņu, kur tu kādreiz esi bijis, kas izklausās labi, ieliec tur. Un pat arī, ja neizklausās labi, visu var pārrakstīt labi. Nē, jā. Kas tu kā izdomā, man vajag, es tagad iešu, mācīties par psihologu, kur es esmu bijis remotely saistītā. Es palīdzu saviem draugiem. Es esmu tur tā kā psiholoģiski analizējis cilvēkus, palīdzējis ar grūtām dzīves situācijām un dabūjis labas atsauksmes. Viss. Profesionāli. Galvenais uzrakstīt, ka, piemēram, kaut kādu valodu, ko jūs zināt, kaut kāds 5 vārds, ka jūs zināt labi. To es arī domāju, vai man likt, ka es krievu valodu zinu kaut kādā, kas ir ABC, vai es krievu valodu zinu kaut kādā B1 līmenī, vai ne? Ja tev obligāti līmeņi jāliek. Man ir jāliek līmeņi. Jo parasti jau var rakstīt tā kā kontekstuāli saprotu. Tas nozīmē, ka ne visus vārdus, bet kā... Es tikai biju uzrakstījis vispārīgi, bet man pateica, ka man ir līmeņus, latviešu, angļu, easy, bet krievu, vācu. Bet tev skolā, piemēram, klasē nav rakstīts, kāds jums tur līmenis kā mācās? Es negribu. Es domāju, ka mums skolā māca gan jau kaut kādu B2, bet man nav. Nē, B2 toši nav. Bet tā kā vienkārši ap to, tā kā sliktākajā gadījumā vienkārši pasaka, man nav bijis ilgi prakses, es biju kā aizmirsu, bet tagad es mācījusies. Man liekas, viņiem jau tās valodas nav tik svarīgas. Es vienkārši gribu pieminēt, kā starp citus. Man ir krievu valoda, es dzirdu kaut ko, es kontekstu varbūt sapratīšu. Tad vienkārši raksti B1 būs jau labi. Jā, tas pats, ka jau ir vācu valoda. Noteikti. Labi, paņemsim pie digitālajiem rīkiem. Tas pats WhatsApps. Wow. Kāpēc ar katru update viņš paliek neciešamāks? Kāds var to pateikt? Kāpēc tur kāda kanāla? Kāpēc tur status? Labi, status ir ļoti vecs. Es gribu par kaut ko parunāt. Es vienu dienu
tur ir tie kanāli. Un es vienu dienu kaut kādā rabbit holā aizgāju. Es vienkārši intereses pēc aizgāju uz tiem kanāliem, pastījos, ka tur rāda arī kaut kādas tā kā aktuālos. Zin kā, tā kā basically Instagramā ir tas... Suggestions? Explore page? Explore page, jā. Tur ir kaut kas līdzīgs ar kanāliem. Un izrādās, Latvijā ir daudz mazas meitenes, kuras vlogo WhatsApp kanālos. Tas ir tā kā Telegramā. Telegramā ir daudz arī kanālu, kur tas ir Krievijā laikam populāri, ka viņi taisa Telegram kanālus un tā kā... Es nekad mūžā nebiju to pamanījis, un es iegāju, es atradu vienu meitenīti, un viņas vienu... Pagad, tu tūlīt uzmanīgi. Es ieraudzīju, man interesēja, kas tas tāds ir. Es ieju, viena, reāli mazas, jaunas... Tas izklausās aizdomīgi. Tā apdomās tas vārds. Iedomājies, viņam ir kādi 10 gadi, un viņas vienkārši fočē savu ikdienu un filmē. Un kaut kādas rīču meitenītes. Jā, mēs tagad braucam uz Burj Khalifa. Mums ir jābrauc uz 80. stāvu. Un viņas viena otru reklamē savos kanālos. Un tur katru dienu ir jāpiesako manai draudzenei. Un tur var tikai endlessly iet cauri, un visu laiku ir jaunas. Tas ir latviski? Jā, Latvijā. Un kaut kādas bagātākās mazās. Es nezinu. Es jūtos nekomfortabli. Ļoti labi. Viņas reāli, es ieju, un viņa tur filmē. Jā, mēs pašlaik braucam uz mammu, kā sauca, uz Burj Khalifa. Un pēc tam mēs iesim iepirkties lielākajā Dubai Mall. Kopā ar Rianu. Un es šodien nopirku Victoria's Secret somiņu. Tev ir 8 gadi. Man mamma zvana. Kur tik nevar kanāls taisīt? Es īstenībā par šo biju dzirdējis, jo manas māsas vecumā šis ļoti aktuāli. Viņa netaisa, jo viņa ir aizliegums, bet viņas te kā klases biedrienes šad tad skatos, viņi skatās tikai man blakus divanā, un es tā gribas rēkt. Es ticu. Es nebiju dzirdējusi par tieši WhatsApp kanāliem. Es tā kā zināju, ka Telegramā daudz sīks meitenīs taisa, bet ka WhatsAppā tas ir ļoti interesanti. Es varētu atbraukt mājās un paprasīt manai māsai, vai viņai varbūt kāds paziņas. Bet tā kā vispār neļaujiet darīt šādas lietas bērniem. Tas ir tik liels risks, jo WhatsApps, man liekas, ir tā kā top vieta ar Krievijas cilvēkiem, ko tu pazīsti. Vispār visas tā kā meta platformas ir tādas ļoti, ļoti sketchy. Vispār visas platformas ir sketchy, ja jau mēs tā runājam. Tā kā, manuprāt, man it kā vecāki aizliedza sociālās mēdījus, līdz man bija 13 gadi. Protams, es to neievēroju, bet, manuprāt, tas bija ļoti labs kā gājiens no viņa puses, un tam noteikti ir jābūt visiem bērniem. Even though es neievēroju to, es varbūt nebiju tik ļoti iegrimusi tajā visā, tāpēc, ka, es nevarētu kā viņa priekšā kaut ko darīt un tā tālāk. Tāpēc, es nevaru iedomāt, probably, ja tad būtu WhatsApp kanāli, man būtu WhatsApp kanāls. Es atceros savu musically, my God, the cringe. Es ceru, ka viņš vairs neeksistē, tas bija traģiski, man bija kaut kādi 12. Es biju apsēsta ar Instagramu tajā laikā. Man liekas, man bija kaut kādi 10, 11 gadus uztaisīju Instagram postu. Man gada laikā bija 1000 posti, un tas sanāca prikals tāds, ka mani ķipa nobanoja, jo viņi nebija pārliecināti, ka man ir 13 gadi. Un man nebija 13 gadu, tajā laikā bija 12, un viņi prasīja manu ID, un es nevarēju iedot ID, un viņi izdzēsa to kontu. Un tad es uzsāku to savu kontu, kas man ķipa ir publisks. Tur man tā kā arhīvos vēl tie paši vecākie posti, bet viņi bija jau tādi, jau domājošāki prātiņu posti. Un es esmu tik priecīga, ka man izdzēs to kontu. Tagad tā kā es esmu tik laimīga. Ir dažas bildes, ko es it kā gribētu dabūt atpakaļ. Jūs gribētu zināt, kad es viņas ieliku. Jo man bija tāda, kad notika kaut kāda baigi lielie dzīves notikums, tur ieliku kaut kādas bildes. Un ir lietas, ko es gribu atcerēties, bet vienkārši vairs nevaru. Un tad tā kā es cerēju, ka tas tā kā, tur man bija tie datumi. Es zinu, man dažas labas bildes, kad bija modē printēt no Instagram tā kā postus. Man ir tiem datumiem. Jā. Tā kā tad es vismaz atceros kaut kādas lietas, jā. Jo tas bija tās lietas, ko es gribētu no viņa, bet tā es priecājos, ka tā kontinēja. Tur bija tāds. Tur bija selfies katru rītu, jā. Katru vakaru bija selfies. Tur bija kaut kāds. Jā, cringe caption, jā, un tad tur tāds tā kā, paldies, ka tas viss vairs neeksistē. Tas bija kaut kas
Es pat pilnīgi zosādi mēdz atceroties to visu. Bet tajā laikā tā bija normāli. Un es atceros, manai mammai nebija Instagram. Un es viņu uzsēdināju uz Instagrams. Un tagad manai mammai ir tā kā 2000 posti. Bet tie posti ir tā kā 10 gadu laikā savākti. Nu, tik liels skaits, ja tā padomā. Es pat nezinu. Tas tāpat ir padaudz. Man, piemēram, manā Instagramā, kas man tagad ir visaktuālākā, maybe kādu 12, 13 posti. Es lieku bildes vienreiz, maybe 2 reizes gadā. Iemesls ir ļoti vienkāršs. Es negribu pārpiesāņot savu Instagram, un es nelietoju Instagram. Es ieju Instagramā vienreiz mēnesī, maybe 2 reizes. Es vairāk sēžu Facebookā, bet tāpēc, ka Facebookā ir vienkārši mūrspais. Māmiņu fórums. I love you. Asaucīgās māmiņas, tā kā tiek laba lasām ielu. Es nokrāpu savu vīru ar viņa brāli, ko man tagad darīt. Un tad tāds, wow, guys. Tur actually ir tāds lietas. Vislabākā pērle bija tāda. Es esmu stāvoklī no sava vīra tēva. Vai DNS testā, ko veiks mans vīrs, varēs redzēt, ka tā kā tēvs ir viņa tēvs, nevis mans vīrs. Kā tā kā loģistika strādātu? Tā kā viņš ir viņa brālis, bet also viņa tā kā stepson, ar viņa tētis, iedlaik viņa tētis, un tā kā viņa boyfriend-in-law. Tā kā... Tā kā, es nezinu, vai tie ir kaut kādi tā kā, vienkārši priekšuzmanības posti, bet, kad tu to lasi, tev ir tāds, wow. Tur ir tādas pērles, un vēl viena pērle bija, es esmu stāvoklī, manam vīram nevar būt bērni, bet es esmu stāvoklī no mana vīra kolēģa, un kā man tā kā pārliecināt viņu, ka tas ir viņa bērns. So, I don't know. It's wild. Un paparacī stāv. Man liekas arī, es tikko runāju par to, ka bērniem nevajag dot sociālas mēdīs. Dažiem vecākiem laikam arī nevajag. Tā kā... Jūs dzirdējāt par to Austrālijas likumu? Vai jūs par to? Jā, dzirdēju. Jā, kad no cik... No 16. Jā. 16. Kā es tagad, kam ir vairāk par 16 gadiem, es šo likumu pilnībā atbalstu, bet, ja man būtu mazāk par 16 gadiem, es būtu pilnībā pret. Jā, es pilnīgi piekrītu. Īsnībā ļoti pareizi, kad no 16 gadiem tur lietot sociālos mēdījus, jo mana gaume salīdzinot ar 16 līdz tagad, kad man ir 20, arī ir mainījusies tajā, ko es postoju, bet kaut kā man nav mainījusies citās jomās. Jo es esmu taisījusi tetovējumu 16 gados, un man stila viņa patīk. So, tas rumor, ka tev nepatiks, tagad tu izaugsi. Pagaidām vēl no true, ir pagājuši 4 gadi, okay, guys. Bet par sociāliem tīkliem, tur ir tādi trendi, kurus pēc tam tu skatoties reāli krinžo. Jā. Tā kā valīts. Es piekrītam, ka vajadzētu banot šos sociālos mēdījus. Es nezinu, es domāju, ka kaut kādai piekļuvēji vajadzētu būt, bet ļoti, kaut kādā vecāku uzraudzībā vai kaut kas tur, nevar būt pilnā kontroli pašam bērnam, tur var noteikti, jā. Man liekas, vajadzētu tiešām pieprasīt, ka tā kā obligāti pie katra bērna konta ir tā kā kāds vecāka konts, ka viņš var pārskatīt to visu un izlemt, kas viņa bērnam ir vajadzīgs, nav vajadzīgs. Ja būs kaut kāds ļoti, ir jau arī kaut kādi mačuri bērni, ja vecāks tiešām uzticēsies savam bērnam, tad viņš kaut to iedos, viņam pilnu kontroli. Jā, es uzskatu, ka varbūt jābūt ir vecāka atļaujai, ko tā kā viņa apstiprina ar ID, ka viņa atļauj, ka tiešām uz konts eksistē, un kaut kādai limitētai pieejamībai, jo arī lasot veco labo Arigo Torojam kopzemu, tur uzpeld tādas šausmas, tā kā tagad, labi, tas nav varbūt saistīts ar digitāliem rīkiem, bet tāpat tas ir drausmīgi. Visi rozā izzuda. Vai, mums izlādājās. Tā ir zīme, ka mēs lēnām virzamies uz beigām. Jā. Tā kā turpat to meiteni, kas 12 gados ir stāvoklī. Un pēc tam viņš ielika vēl vienu, es nezinu, vai tā ir tā pati meitene vai cita, tā kā, kuras soc tīklos, pedofils viņai reāli, tā kā, es ceru, ka man pašā nenobanos TikToks, kur viņš viņai tā kā reāli raksta komentāros, vai cik seksī meičas. Viņam ir reāli 11, 12 gadi maks. Un man māsa ir tajā vecumā, un es tajā brīdī vienkārši nodomāju, tā kā, nē, manai māsai ir Instagrams, bet viņš ir privāts, un mana mamma viņa tā kā daily čeko vakaros pēc tam, so tā kā it's fine. Viņa tur baigi neuzdarbojās, viņas tur vienkārši ir vairāk tā kā klases biedrs un draudenis tur tā kā savā burbulītī, bet tā kā tādā veidā es atbalstu. Ja tas, tā kā mana mamma pačiko vakaros, kas tur notiek, ir okay, bet ļaut kaut kādus publiskos kontus, tāpat kā es neuzskatu, ka bērni drīkst būt influenceri. Nedrīkst, ne YouTube ģimenes, TikTok ģimenes, absolūtli nē.
pirmkārt, tas bērns nepiekrīt, otrkārt, tu pakļauj savu bērnu ļoti lielam riskam, un tu nezini, ko cilvēki dara internetā. Man nesen izlaica video, kur 2-gadnieks vienkārši tā kā 2-gadīgi meitnīgi staigāja, un viņai bija tādi pufīgi svārki, un vienkārši tas video bija cute. Nu, man likās cute, ja, tas ir mans perspektīvas. Bet tur bija tik daudz seivi, tā kā nereāli daudz seivi. Laiki bija kaut kādi 20,000, bet seivi bija 30. Un man tas tā likās, nu, tu neseivo random bērnu. Tu varbūt nolaikosi, bet tu viņu neseivosi. Tas ir tik creepy, actually. Kāpēc? Tā kā, vispār, sorry. Tas ir pa tēmu, bet es tiktu kā redzēju baigo teikumu, ko es gribētu pateikt. Nu, ir pedofili, right? Ja kā mēs nevaram tikt ar viņiem galā, kāpēc viņi netaisa savā starpā fórumu, kur viņi tā kā šēro savas bērnību bildes? So, tā kā viņiem ir... Real. Viņiem tā kā ir tas, ko viņi grib, bet also viņiem ir tikai tā kā paši viņi, you know? Nu, jā, tas nevienam... Jā, viņi ir savā starpā tā kā šēro savas bērnības bildes, tā kā, man liekas, tas ir loģisks risinājums. Īstenībā kontroversiāls jautājums. No cik gadiem līdz cik gadiem jums šķiet tā kā nepiemērots age gap? Nu, mēs, piemēram, runājam tur 18, 16 un tā tālāk. Kur ir tā robeža, kur tas paliek dīvaini? Es teiktu, no 25, ja jaunākajai personai ir 25, tā kā jebkā, kā jebkā, tad zem tā gan vairāk pat... Pagaidi, kā? Ja jaunākajai personai ir 25. Tā kā. Tu domā tā kā pieauguši cilvēki, bet es domāju tā kā, piemēram... Bet tā kā zem tā, es domāju, ka vairāk par 2 gadiem, nē. Nu, man arī liekas, ka 2 gadi ir tāds tā kā jau maks robeža, un 3 jau ir dīvaini. Nu, 3, tā kā... Tur ir, man liekas, tas ir ļoti kur... Es pazīstu cilvēkus, kuriem ir tā kā 4 gadu starpība, un viņi ir, viņi ir manā vecumā. Nu labi, bet 14 un 18. Nu, tāds bija sākums. What? Tāds bija sākums. Nu, labi, Bet tas ir ļoti, Turpat nav 16. Es zinu, tas ir traki, es piekrītu tam, ka tas ir traki, bet... Tas ir ļoti grūts jautājums. Es nezinu, jo man pašai ir bijusi situācija. Tas ir tā kā... Džeks ir tā kā, tu nepateiksi, ka viņš bija tik jauns, un meitene atkal tu nepateiksi, ka viņa bija tik veca. Nu, labi, es nezinu. Nu, piemēram, mana situācija. Man bija, 14, un man Instagramā DM'os uzrakstīja čalis, kuram tajā laikā bija 19. Jā. Viņš man vienkārši tā kā sāka jautāt, kā man ir tajā laikā. Man likās, cool, viņš ir vecāks. Let's respond. Jā. Un kaut kā tas sanāca, es vienkārši uzturēju draudzīgas sarunas, un tā, es baigi neielaidos. Bet vienā brīdī viņš man sāka stalkot. Un šo stāstu nemaz daudz nezinu. Bet tas nebija tā kā, crazy level stalking, bet tas bija vienkārši tā kā, piemēram, viņš man bija snapā pēc tam kaut kā, viņš tur ķipa pierunāja, tu vai tur pārējiem snapam, tas, ok, sure. Es viņu pievienoju snapā. Un viņš tā kā, man pat nebija locations, es biju slēgus, jo es zināju, ka man location ir tikai close friends. Un viņš man vienkārši raksta, es biju ielikus kaut kādu bildi, tā kā pat ne tādu super obvious, kuras ķipā esmu spicē. Un viņš man raksta, kurā stāvā tu esi spicē, kurā veikalā. Dievs! Un man pilnīgi uzmetā zosādi. Es tajā laikā vienkārši tā kā uz veikaliem, tā kā uz spici vispār vairs negāju ļoti maz. Un tā kā telefonu vienkārši, es snapā vairs neliku, protams, bildes. Un tad viņš man vienkārši tā kā sāka borderline harasot. Un man bija tāds tā kā, ok, es viņu vienkārši nobloķēju. Bet tajā brīdī es jūtu tādu paniku, un man bija tāds tā kā, vismaz tajā situācijā man likās, ka tāds age gaps tā kā nevar būt. Tur tā lieta, tas atkal aiziet uz tiem sociāliem mēdījiem, man liekas, tāpēc arī nevar jauniem bērniem būt, jo tevi tajā vecumā var traumēt, ja kas tu uztver to situāciju. Viņš tevi nekad neatradīs, bet tu, man liekas, tajā smadzenē tev liekas, ka tu neko nevar izdarīt, tu bezklīgi ir pasaules gals, tu nevienam šo nedrīkst teikt, nezinu kāpēc. Un tam līdzīgi. Bet tas arī, age gaps, man liekas, sociālajos mēdījos uzreiz tā kā age gaps ir daudz trakāks. Noteikti, es nesaku, ka tas 4 gadu age gaps ir normāls. Noteikti, tas tā kā, es nezinu, tas ir jocīgi. Tas ir diezgan jocīgi. Bet labi, viņi satikās arī vismaz dzīvējā. Un tā meitene ilgi nezināja, cik viņam ir gadi. Tas ir tā kā bišķi savādāka situācija. Jā. Bet, mostly es teiktu, 2 gadi, jā.
Varbūt 3. Varbūt. 3 varētu būt kā 19, 22. Es jāsaka, no 20 gadiem tos age gabus vairs var neskaitīt. No 21, 22. Man arī senčiem ir kaut kādi 15 gadu atšķirība. 16. Tad jau ir ok, vairs neskaitīt tos age gabus, bet tagad ir kaut kādi. Es atceros, mums bija klasē viena meitene, kurai bija, man liekas, 16, un viņa deitoja čalu, kuram bija 24. Don't quote me. Es varbūt neatceros pareizi, bet es atceros, ka viņam bija ap 20, un viņai bija 16. Un man tagad 20 gados liekas, ko tu vari gribēt no 16-gadīga cilvēka. Tā kā jūs esat dažādās vietās, tu ej uz universitāti, tas cilvēks vēl iet uz skolu. Nu tā kā, kas jums tur ir kopīgs tajā tā momentā? lieta, man liekas, jā, tu zini kā, līdz tiem 20 gadiem, vai cik gados cilvēks parasti pabeidz universitāti, jums ir tik dažāds dzīves stils. Tik dažādas dzīves stils, un kas jums vispār saisti kaut ko kopā. Labi, daudz jau varbūt arī neiet uz universitāti, bet tāpat, es nezinu, man liekas, kaut kā ap tiem 20 gadiem cilvēki, tas vecums paliek maznozīmīgs, jo tu paliec tā kā, tu esi pieaudzis, tev ir tas frontal lobe. Tev ir tas, tagad mums nav. Tagad mums nav frontal lobe. Cik gados viņš kaut kādos 25, 28 Jā, beidz? īstenībā tas ir fake news. Fun fact, really quick. Yeah? Vienkārši tajā pētījumā beidza pētīt pēc 25 gadiem, tāpēc viņi uzrakstīja, ka kā 25 gados beidz developoties. Kāpēc neviens tiešām izpētījis? Actually, viņš tā kā turpina visu dzīvi, tā kā nav noteikts brīdis, ka viņš beidz. Viņš vienkārši palēninās bija. Labi, turpini, sorry. Beidzot. Teikt. Es pateikšu no 20 gadu perspektīvas, es jūtos tieši tāpat, kā es jūtos, ka man bija 18. Tā kā mentāli es nevaru apvērt to faktu, ka man ir 20. Jā, es eju tā kā uz universitāti. Wow! Tas ir tā kā big girl things, vai ne? Bet dienas beigās es still skatos plus mīnus tāda paša tipa seriālus. Nekas īsti nav mainījies. Šādi tāda es enjoyošu kaut kādu Disney filmu for nostalģijas vibes, jā. Es nezinu, es neteiktu, ka daudz kas ir mainījies. Labi, varbūt tev tā kā ir vairāk lietas, kas tev ir jādara, bet iekšā tu still jūties tāpat. Paldies, ka klausījāties Blakts mākoņos. Mēs tagad publicēsim biežāk un daudz sērijas, jo vienkārši tā ir sanācis. Gribam apsolīt, bet mēs laikam neapsolīsim. Mums nav variantu, mēs publicēsim. Vismaz turpmāko mēnesi. Līdz martam. Līdz martam būs ļoti piepildīts mūsu 2 sērijas nedēļā. 2 sērijas nedēļā, tas tā kā rekords priekš mums. Kas par trītu jums, ne? Kas par trītu? Priecīgi Valentīna dienu. Mēs tikai lovebombojam viņus klausies. Tad mēs atkal pazdīsim. Nē, mēs centīsimies. Mēs centīsimies nepazust. Pieredze rāda, ka mums nesanāk, bet who trusts pieredze? Tieši tā. Mēs mainīsim mūsu ieradumus New Year, New Me. Bet jā, piesakojiet mums Blakts mākoņos Instagramā, Blakts mākoņos Facebook, YouTube, Spotify, YouTube, atstājiet komentāriņus, laikus un subscribojiet. Mums patīk komentāri, tā kā tiešām mēs viņus novērtējam, jo mums neviens viņus neraksta. Mums tas liekas ļoti, ļoti interesanti. Tāpēc, droši. Es zinu, ka Spotify arī tagad ir komentāri. Es biju to pamanījis, bet es neesmu nekad iedziļinājies. Tāpēc lūdzu komentējam arī Spotify. Tā kā paldies liels par klausīšanos, bučiņas, un tiekamies nākamreiz. Vai. Man patīk, ka viņi nedzird, ko mēs dzirdam. Viņi izstāsta, ka mēs vienkārši tā kā... Mēs vispār neuzlikām šito sērijas sākumā. Nē, nekas. Switch it up a little bit. Vajadzēja pieslēgt vēl vienas austiņas un uzlikt tur apkārt, lai viņi arī dzird. Jā, tas būtu bijis fire. Nākamajā reizē. Bet tik fans dziesmu tā patīk. Viņa ir bombīga. Jā. Kas pievienosies, mēs vienkārši kratamies.